Hei, čau, atkal Madars. Tātad esmu pēc retrīta, pēc 4. dienas, tātad 5. diena, retrīts ir beidzies. Super sajūtas, super jūtos. Atrodos Spānijā, Alicante, villā, kur notiek retrīts. Tā kā tādā veidā baseins ziemā ārā, uz ielas 20 grādi, ūdenī vakar arī ielecu, tā tad ir 11 kaut kādi grādi, diezgan pavēs, bet var ziemā papeldēt baseinā. Super, bet katrā ziņā par sajūtām, tas ir kaut kas neaprakstāms, no visiem sūdiem tiek vaļā, tie, kas ir iekšā, emocijas, pārdzīvojumi, visas tādas lietas, no tām tiek vaļā, atbrīvojās, protams, ar vemšanām, visām, tas, kas nāk ārā, kas ir sakrājies pa dzīvi, tas, kas traucē visu dzīvot, un neļauj attīstīties, neļauj domām brīvi lidot, kā manā gadījumā, un tādā veidā. Tā kā dēmoni tiek izvilktā laukā arī no ķermeni ar bankām, ar adatām un tādā veidā. Tas ir daļa no procesa, visa, kas ir. Tātad retrīts notiek ar psilocibīna sēnītēm. Tātad katram dalībniekam atsevišķi individuāli ir sēņu daudzums gramos, jā, noteikts cik vajag, jā, un tiek iedzerts tās sēnītes, jā, un uzliek masku un liekās uz matraci, un viena diena ilgst 6 stundas uz matrača. Tātad tas, ko piedzīvo, tas, ko redz, ko sēnītes parāda, kas ir īstā realitāte, tas ir kaut kas neaprakstāms. Tas katram iesaku to redzēt, izdzīvot, piedzīvot to, jā, un katrā ziņā tad pēc tam ir iespējas un ir brīvs prāts, ir brīvs ķermenis un sēnītes palīdz atjauno ķermeni. Tātad viss, kas ir sabojāts, visi bojājumi iekšā, ja? Tātad tas viss atjaunojās un sēnes to dara. Un tādā veidā, tā kā mēs esam saistīti ar viņām, un kad sāk uzņemt šīs sēnītes, ja? Viņas sauc par maģiskām sēnēm arī, un viņās ir psilocibīns iekšā. Ja, un tas ir kas sēnēm tad ārstējošā lieta, un tas, ka viņām ir savs, viņām ir gars, ar ko apvienojās ķermenis un sāk miedarboties ar ķermeni, tad, kad tā sēnīte sāk lietot. Tātad tas viss ir aizliegts tāpēc, ka padomājiet, kāpēc tā tad aizliegts? Tāpēc, ka cilvēki sāk attīstīties, viņiem sāk darboties reāli smadzenes, saprot, kad kādā sistēmā dzīvo, un tāpēc to aizliedz, ja? Bet likasēņa lietošana arī laba, ja? Bet lai piedzīvot un tikt vaļā no tām draņķībām, tad tas ir retrītā jādara. Bet ar retrītiem arī jāuzmanās. Ir tādi, kas nesaprot, kas to dara, ķipa liek bankas, duradatas, bet viņi nemāk to izdarīt. Šie cilvēki, pie ko es biju, tātad viņi to māk, tas ir jāmāk un jāsaprot, kur likt tās bankas, kur tie dēmoni parādās uz ādas. Es kolēģiem redzēju tāds, kad ar pēdām, ka viņi mūk zem ādas, uz ādas parādās tā kā pilnīgi pēdas tādas, un tās ķer rokā, un to atbrīvojās, un tad ir forši. Pa vidam ir grūti to piedzīvot, ja?
un tā vemšana, kas ir, un tās emocijas, kas nāk ārā, un visi tie pārdarījumi, kas ir, un tas ir jāpieņem, jāatlaiž, tas ir jāpārdzīvo, jāizdzīvo pa jaunu, un tad notiekās maģiskās pārvērtības. Tā kā mans ceļš beidzot pa īstam sāksies, un tādā veidā, jā, tas ir to vērts. Tā kā nu tā, ko, draugi, tie, kas grib mainīt dzīves, sāciet domāt par psilocibīnu sēnīm, maģiskajām sēnēm, ja? Un būs laime, būs prieks, varēsiet attīstīties un brīvi dzīvot un sajusties labāk un izārstēt ķermeņus, prātus, garu, atgūt galvenais garu, tas, kas ir pazudis. Tādi cilvēki, kas staigā ar tukšām acīm, reāli, zombiji, dzīvi, tie dzīvi miroņi. Bet arī tādas cilvēks, ja viņi vēlās un viņi saprot, nonāk līdz tam, kad saprot, ka kaut kas nav kārtībā un vēlās salabot savu dzīvi, ja? Tā tad var ķeroties pie sēnītēm, klāt un sākt ar viņām iedarboties un dzīvē uzlabojās. Ja? Bet šī informācija ir tiem, kas to vēlās, un tas nav obligāti, nevienam nekas netiek uzspiests, tas ir brīva izvēle, painteresēties. Tagad internetā ir daudz informācijas, YouTube video, kur skatīties, kā sēnītes miedarbojās, ārstē vēžus, faktiski ārstē visu ķermeni, ja? un tādā veidā. Tā kā tiem, kas vēlās, tiem ir iespējas. Tiem, kas nevēlās un saka, es jau pats, lai ģiķa nahuj, nekas jums tur dirsā nesanāks. Tā kā redzēs. Tā kā tie, kuri izvēlēsies, tie būs tie būs laimīgi un priecīgi un dzīvos super dzīvi. Tā kā labi, draugi, patreiz čau, un būs vēl kāds vidojšiks. Pagaidām, čau!